Es atceros tad, kad es vēl biju bērns, man tēvs teica parasti, viņš tur māk tikai ar muti braukt. Parādi man, cik tev ir naudas, cik tu naudas māk uztaisīt. Un tas par tevi man pateiks visu. Un tad es ar tevi arī runāšu. Un tajā laikā es domāju, ārprāts, cik tas ir negarīgi. Cilvēki taču var būt intelektuāļi un ļoti ar bagātu iekšējo pasauli, kuriem nav daudz naudas. Kā tu vari vērtēt cilvēku pēc naudas daudzuma? Man tas likās ļoti netaisnīgi, ka tā var runāt. Tagad, kad man ir gandrīz jau 50 gadu pašam, tagad es saprotu, cik tas ir vienā ziņā patiesi. Kāpēc es saku vienā ziņā? Tāpēc, ka dzīties tikai pēc naudas, aizmirstot par to, kas tu patiesībā esi un ko tu vispār gribi dziļākajā būtībā, tas tevi var aizvest pilnīgajā grāvī, ja tu tikai pēc naudas dzenies. Bet, ja tu esi it kā garīgs, un tev nav naudas, un tu domā, ka tu esi baigais intelektuāls, tad tu īstenībā arī esi pilnīgā otrā grāvī atbraucis. Ja tu gribi saprast, kāpēc, nāc pie manis uz izaugsmesterapija.com, un es tev parādīšu.